pēdējās ziņas. Amerikas Savienotās Valstis ir uzsākušas jaunu darbību pret otro ar Irānu saistīto kuģi. Un viņi to izdarīja visjutīgākajā iespējamajā brīdī, tieši pamiera priekšvakarā, izdarot uz Irānas režīmu nepanesamu spiedienu. Šī 2026. gada 21. aprīļa rītā mērķis bija naftas tankuģis Tifānija, kas tika pārtverts starptautiskajos ūdeņos Indijas okeānā. Praksē notika militāra jūras pārtveršanas operācija pret kuģi, kas jau bija saistīts ar Irānas naftas aprites ķēdi, uz kuru attiecas sankcijas. Apkārt cirkulējošie attēli šim notikumam piešķīra vēl lielāku politisko nozīmi. Redzam militāros helikopterus, kas nolaižās ar virvēm uz klāja un pārņem kuģa kontroli. Šī rīcība ir daļa no globālām kuģu medībām, kas saistīti ar Irānu, ar mērķi demonstrēt spēku, ātrumu un amerikāņu pārākumu jūrā. Galvenais punkts šeit ir vienkāršs. Tas nebija nekonkrēts brīdinājums. Tā bija konkrēta rīcība ar video, ar identificētu kuģi un ar tiešu vēstījumu. Šī visa centrā ir no vienas puses Trumpa valdība, Pentagons un ASV jūras spēku struktūra. No otras puses Irānas režīms, tā sankcionētā naftas tirzniecības tīkls un visstingrākie sektori, kas pretojas jebkādām piekāpēm. Tifānijs neparādījās no zila gaisa. Kuģis jau bija iekļauts ASV Finanšu ministrijas sankciju sarakstā 2025. gada 30. jūlijā, oficiāli identificēts sarakstā, kas saistīts ar Irānas naftas pārvadājumiem. Tas parāda, ka mērķis jau bija atzīmēts vairākus mēnešus iepriekš. Tagad, kad karš ir apturēts un pamieram draud sabrukums, Vašingtona nolēma rīkoties. Arī tas, kur tas notika, ir ļoti svarīgi. Tifānija tika atrasta starp Šrilanku un Indonēziju ar kursu uz Singapūras reģionu, tālu no Irānas piekrastes. Šī detaļa maina operācijas mērogu. Savienotās valstis nevēlējās radīt iespaidu, ka tās spēja izdarīt spiedienu uz Irānu tikai pie Hormuza. Vēstījums bija cits. Irānas jūras tīkls var tikt ietekmēts daudz tālāk par līci, lielākos un jutīgākos pasaules enerģijas komerciālajos maršrutos. Tāpēc šī otrā rīcība ir tik nozīmīga. Tā demonstrē globālu sasniedzamību un parāda, ka aplenkums nav ierobežots ar šauru kartes joslu. Kā šis spiediens tika izveidots? Pirms Tifanī Savienotās valstis jau bija pārņēmušas Irānas karoga kravas kuģi Toska netālu no Šabahāras, pēc tam, kad vairākas stundas tika ignorēti brīdinājumi. Šajā pirmajā gadījumā rīcība bija vēl stingrāka. Iznīcinātāji kuģis USS Spruans deva pavēli evakuēt mašīnu telpu un izšāva 5 colu lielgabala šāvienus uz dzinēju nodalījumu, lai apturētu kuģi. Pēc tam jūras kājnieki uzkāpa uz kuģa. Saskaņā ar Reuters uzrunāto avotu teikto, Toska visticamāk pārvadāja divējāda lietojuma preces, proti materiālus, kurus var izmantot civilām vajadzībām, bet kuri var kalpot arī militāriem mērķiem. Šajā interpretācijā, kas kļūst arvien spēcīgāka pēc šīm divām secīgajām darbībām, Vašingtona nolēma vienlaikus nospiest divas režīma dzīvības artērijas – apgādes un finanšu. Tieši šeit šis fakts iegūst nozīmi. Pirmais skāra aizdomīgo kravas maršrutu, otrais naftas maršrutā. Pirmais skaidri parādīja, ka amerikāņi ir gatavi izmantot reālu spēku, lai apturētu kuģi, kas ignorē pavēles. Otrais parāda, ka tagad uzmanība tiek pievērsta arī režīma finanšu līdzekļiem. Tifānija pēc Associated Press ziņām jau iepriekš bija pakļauta sankcijām par iesaistīšanos Irānas jēlnaftas transportēšanā uz Āziju. Citiem vārdiem sakot, Amerikas Savienotās valstis ne tikai uzrauga, tās cenšas noslāpēt sistēmu, kas uztur Teherānu dzīvu krīzes laikā. Kāpēc tas notiek tieši tagad? Tāpēc, ka pamiera pulkstenis ir kļuvis par politisku ieroci. Reuters ziņoja, ka joprojām notiek sarunas par jaunu sarunu kārtu Islamabadā. Taču viss joprojām ir neskaidrs. Viceprezidents J.D. Vance līdz 20. aprīlim vēl nebija pametis Amerikas Savienotās valstis. Un pati Irāna vēl nav devusi stingru apstiprinājumu par savu klātbūtni. Tajā pašā laikā Trumps apsūdz Teherānu pamiera pārkāpšanā un uzstāj uz galveno prasību – bagātināšanas pārtraukšanu un bagātinātā urāna krājuma nodošanu.
Irānas režīms savukārt cenšas iegūt laiku, panākt sankciju atvieglojumus un nesēsties pie sarunu galda jau zaudētāja lomā. Šādā situācijā katrs apstādinātais kuģis kļūst par spiediena instrumentu. Irānas iekšpolitikā šis ārējais spiediens vēl vairāk uzkurina stingrās līnijas piekritējus. Jo vairāk jūras blokāde pastiprinās, jo grūtāk režīmam pārdot savam radikālajam kodolam ideju par sarunām ar Vašingtonu. Un tieši šeit slēpjas galvenā politiskā spekulācija, kas pavada šo dokumentu. Tā ir spekulācija, ka Irānas sistēmas radikālākie sektori tiek iedzīti šaurā strupceļā. Ja viņi piekrīt apspriesties par blokādi un kuģu zaudēšanu, viņi izskatās vāji. Ja viņi atsakās runāt, viņi riskē piedzīvot vēl lielāku spiedienu uz naftu, jūras ceļiem un pašu ekonomiku. Nav nekādu mierīgumu pazīmju, ir tikai spiediena pazīmes. Visa šī notikuma fons joprojām ir Hormuza šaurums, un situācija tur joprojām ir nopietna. Aģentūra Reuters otrdien ziņoja, ka satiksme joprojām ir lielā mērā bloķēta, tikai 3 kuģiem izbraucot. 24 stundu laikā, kas ir daudz mazāk nekā parasti, apmēram 140 kuģi dienā. Tas nozīmē, ka konflikts joprojām ietekmē būtisku naftas un gāzes transporta ceļu. Irāna bija devusi signālus par īslaicīgu atvieglojumu, taču blokāde un pretspiediens turpināja radīt paralīzi. Tas nozīmē, ka pat tad, kad diplomātija cenšas elpot, krīze jūrā turpina nomākt gaisotni. Un tieši šajā situācijā Tiffany arests iegūst vēl lielāku simbolisku nozīmi. Vēl viens svarīgs punkts ir tas, ka Amerikas Savienotās valstis jau iepriekšējās dienās bija pastiprinājušas savu politiku attiecībā uz Irānas naftu. Reuters 15. aprīlī ziņoja, ka Vašingtona ir brīdinājusi Irānas naftas pircējus, ka arī viņi varētu tikt pakļauti sankcijām. Šī detaļa palīdz saprast visas operācijas loģiku. Vispirms draud tiem, kas pērk, pēc tam pārtver tos, kas to pārvadā. Pa vidu tiek bloķēts maršruts. Tā ir vienlaicīgi ekonomiska, militāra un psiholoģiska spiediena schēma. Gala secinājums ir skarbs. Savienotās valstis nolēma pārvērst jūru par žņaukšanas zonu pret Irānas režīmu. Toska parādīja, ka Vašingtona ir gatava eskalēt, lai apturētu aizdomīgu kravu. Tiffany parādīja, ka arī Irānas nafta ir kļūsi par tiešu mērķi. Un uzbrukuma video, jeb precīzāk, militārās abordāžas ar helikopteriem un specvienībām kalpo tieši tam, lai to pastiprinātu. Tas nav tikai kāda tāla diplomātiska krīze. Tā ir publiska spēka demonstrācija, kas notiek tieši brīdī, kad Irānas stingrās līnijas pārstāvjiem jāizvēlas, vai nu pieņemt spiedienu, vai riskēt ar kara uzliesmošanu, ar režīmu. Vēl vairāk ielēgts, vēl vairāk atklāts un ar mazāk iespējām rīkoties nekā iepriekš.